tas laiks, kad pēdējo reizi es ar tevīm parunāju, vai ne? Vispār nav nejausmas, vai šito materiālu jūs kādreiz redzēsiet, bet, nu, ja reiz tu man par roka esi, tad varbūt, ka tev arī ieslēgsim katrā ziņā, kur mēs laižam. Kā aiz muguras ir ūdens mocīts, priekšā ir 2 ūdens mocīši un laižam uz to Rīga pilsētu. Būsim veiksmīgi 1 gadu izlaiduši, bet kādreiz senos laikos, pirms 2 gadiem, bijām uztaisījuši tādu lielāko ūdens moču izbraucienu Latvijā. Laikam, ka tas joprojām nav pārspēts un īstenībā tur būtu sacensību režīmā, bet visādi citādi ir pagājuši 2 gadi un atkal rulējam uz Rīgu un esam salasījuši kaut kādu čupiņu līdzīgus, tā teikt, līdzīgi domājošus cilvēkus, un tad redzēsim, cik nu mēs te būsim kopā salasījušies. Nu, mums ir no tā laika līdz šim laikam jau daži, tā teikt, jauni komandas biedri, vai ne? Un, jā, priekšā arī, ka brauc Kanēlis. Šodauts Kanēlim! Kanēlis brauc ar sievu. Jā, iegādājušies ap 2 mocīši, tā kā malacīši pavilkās, ne, uz tiem ūdens močiem. Kaut kāds runas klīst, ka būšot arī kaut kādi, tā teikt, draugi no Igaunijas, arī ar ūdens močiem, tā kā kaut kādā brīdī varbūt paliekam internacionāli. Šobrīd nav ne mazākās nojausmas, cik mēs daudz būsim, un cik es tev daudz vispār kaut ko filmēšu un rādīšu, vai ne? Ņemot vērā, kad iepriekšējo gadu pieredzi, katrā ziņā, nu paņemšu to bišķiņu līdzi šīs dienas izbraucienā. Nu, kaut kādām, visā citādi. Un ko, es tad vēl saku, vai ne? Varētu jau ilgu tikt, vai visu kaut ko vēl pamuldēt, bet par to kādā citā muldēšanas epizodē. Tā kā šautauts atkal Rīgai un laižam. Tur mēs laižam, laidīsim uz Lucavas salu. Lucavas salā pēdējās sezonas gongs notika. Skatījāmies, ka tur arī ļoti forša vietiņa, kur ielaisties ir. Malksim pat aizsnā uz satikšanās vietu. Nu, kaut kā tā. Pēc 5 minūtēm būsim sasnieguši mūsu lokāciju un ielaišanās vietu. Tā jau redzēsim, kas mūs sabraukuši, cik viss būs laicīgi. Es jau zinu tagad, kad ir tāda maza čupiņa, kas nokavēs mūsu aptuveno ielaišanās laiku, kas ir 11. Pulkstens ir 10:30, bet es zinu, ka kāds stundu toču nokavēsies. Nu, nekas, neko mēs nekavējam. Un viss tādā brīvā formātā, vai ne? Pastāvēsim sastrēgumā. Nu, viss es nebojāšu atmiņaskarti. Es teikšu ārā. Es man vajadzētu vēl vienu kafiju paņemt, kaut kā multa nav vēl pašāvusies. Daudzi, viss kaut kāds piekabīts. Nezinu, cik daudz, kas brauks ar mums, cik daudz ir kāds laivas ielaiduši. Bet katrā ziņā kaut kāda tauta ir. Evs, atcep pīrādziņas! Man vēl ir šitik daudz. Jā? Šitik daudz. Ok. Daudz izstāst. Nu, galvenais, es atbraucu, es sēžu, atbraucu otrais mods, ko nelaidies iekšā. Nu, bet vēl jau neviens nav. Labāk laidies tagad, jo tu liku uz rindu, kā es sāku braukt, tā viena pēc otra mašīna. Visi jāi pakoties, davai. Un visi jau ir gatavi? Evo, čau! No, gatavs? Protams, gatavi nebūs. O, sportisti, čau! Čau!
Gatavs? Maucam. Maucam. Nu, re. Kaut kas te tomēr notiek. Hello. O! Čau! Strīpām brauc. Un īstenībā ļoti daudz vēl kavējās. Tomēr te būs ballīte! Labi! Nelien rindā iekšā, jā? Labi. Rolēk, kāda ballīte mums te būs klāt? Kāda ballīte? Nu, es vēl nezinu, uz ko mēs te gatavojamies, un vispār es nezinu, cik jūs šito redzēsiet, bet kaut kas te tomēr notiek. Nestoties to, ka daudz vēl kavējās un daudz vēl tikai atbrauks. Tā kā šodien būs varbūt otrs, vai tagad būs tiešām lielākais izbrauciens Latvijā. Pagājušo gadu mēs salasījām 32 motociklus. Nu, redzēs, cik būs šogad. 132. Nu, cerams. Čau! Čau! Nu, tā kaut kā. Tā kā pakojamies, laižamies iekšā un tā jau mīzās kaut kur. Gatavs? Gatavs. Super. Kāds ūdenīts? Jā. Tā viņš ir. Bet burvīgi. Nākošais upuris. Aiziesim aprunāties bišķiņ ar sportistiem. Uztaisīsim mazo aptauju. Nē? Nu, sportisti! Nē, nu jaudīgi. Pagad, tu pirmo gadu vai tu biji arī mums toreiz? Pirms 2 gadiem. Domā, vai es pirmo gadā mocis braucu? Nē. Izbrauc, jā? Nebija. Es toreiz biju siltajās zemēs. Ok. Pagad, tu biji iepriekšējā gada mums kopā? Nebija. Tu mums ir daudz jaunu sportistu. Man liekas, šitie arī nebija. Jūs nebijāt pagājušajā gadā, ne? Ne, aizpagājušajā gadā mēs braucām. Nebija mocis tad vēl. Ok. Posties. Cik daudz jaunu ceļus, ne? Vienā mazā čupiņā vai grupiņā. Kā to labāk, lai nosauc? Sportistu grupiņa. Bet visādi citādi. Nu, būsim smuki piepildījuši praktiski visu iebraukto ar tehniku. Kaut gan mēs joprojām te vēl gaidām. Tā kā... Pats Tomiņš arī ir iejūdis tricārik. Čau! Nu kā iet, ko? Nu labs, baigā ballīt. Baigā ballīt? Nu baigā ballīt. Tā kā būs labs. Nu kā jūtamies? Baigi labi. Jā, labs. Čau. Viņa teica, ka viņai nav drēbes, un viņa piedāvāja hidroselu. Nu čau, nu izgulējies? Nē, man sīkais bija jāizvēl. Jā. Kas ir? Kad jau Ballīt notiek. Čau. Čau, cīt. Tā. Vēl spots. Tā kā kaut kas tur notiek. Nezinu, cik mēs tur esam. Kaut kas jau ir ūdenī. Kaut kas ārdās. Kaut kas stāv, bet katrā kaut kāda kustība ir. Nu, jaudīgi. Ko, laižam iekšā nākošos upurus. Tā. Šis ir mums lielais mocīts, sakot, Toms rullēs. Ūdens motociklists tādi draudzīgi viens otram izlīdz, palīdz, tā kā. Vai, ko te jau kaut kādu sportistu nevar sagaidīt. Šitie būs pirmie, kuriem degviela beigsies.
aizgājām. Esam atbraukuši līdz Laivu centram. Šita mēs sagaidīsim kaut kādas ciemiņas no Igaunijas. Tad rūlēs tālāk. Un tā jau beigās sapratīsim, cik mēs te daudz kopā būsim. Kaut kā tā. Bet, nu, jaudīgi. Igauņi kā jau igauņi. Vienmēr kavē, vai ne? Visādi citā. Kaut kas notiek. Paņēmuši maziņo pitstopiņu un esam visi veiksmīgi saskaitījušies un kopā mēs esam ļoti veiksmīgi uzstādījuši principā tādu, laikam, tādu rekordiņu, jo esam, kā tu domā, cik? Mēs kopā esam 34 mocīši. Ja Rols neapšļauts, tā vēž? Jā. Šis te nevar savākties, posties visu labumu pa gaisu, bet visādi citādi jaudīgs izbrauciens. Mums ir pievienojuši kaut kādi, nezinu cik, 4 vai 5 igauņi. Tā kā forša balīt. Iepēlt dziļāk, būs labāk skadri. Jā, vispār es pat gribētu bišķi atvēsināties, bet to pēc tam.
pauzīt būsim paņēmuši un kāds ir salējis kaut kādas degvielas, visā citādi, visi gaida kuģi. Jā, lai pa Vilnīšiem var palikt un mizāsim tālāk. Ieblēzīs vienu mazo update. Veiksmīgi būsim pēduši. Mēs gan esam diezgan šķīdri palikuši. Jā, kāds kaut kur citur ēd, kāds ir aizbraucis vēl mājās, visā citādi. Lecam apakaļ zirgos un mizējam tālāk. Moška aizbrauc kaut kādam Valdazaram. Kā tā? Neliela pauzīt tankštelē. Visi sapildīsimies, tikko izbraucam gar jūru. Diezgan tikko turēti. Labi vilnīši. Pildamies un mizāsim tālāk. Abās pusēs rinda, tikmēr gaidam, kad atbrauks pārējie no jūras. Kā tā? Pauzīt, pagaidām atpalicējis un mizāsim kaut kur tālāk pa šitiem Rīgas ūdenīšiem. Kaut kā tā.
Virsies. Tas ir uzreiz uzbrūk. Tā kad es esmu neaizsargāts. Tāds. Nu, Oišels. Tak tāda maz bērnu, vai ne? Tādi tie ūdenīši priek, vai ne? Jā, tā ir. Nu, kaut kā tā. Nezinu, cik tu tur daudz kaut ko redzēji, bet visādi citādi esam atgriezušies tur, kur sākām. Nu, kaut kā tā. Viss lielos vilcienos diezgan veiksmīgi. Vajadzētu tā kā krāvēties virsū. Nu ko? Izpūtīs višu mikrofonu varbūt, bet visādi citādi, rekā esam palikuši pēdējie. Tā teikt, palicis ir koncentrāts. Principā viss ir diezgan veiksmīgi. Man liekas, kad pa ceļam viens spārks mazais izbeidzās starteris. Un reku čeks telefonu noslīpcināja. Visādi citādi. Un diezgan bez tādiem starpgadījumiem. Viss diezgan nav veiksmīgi. Tā kā pakojamies un mīzājam apakaļ uz Liepāju.
Un gan jau, ka tiekamies vēl kaut kādā nākošajā epizodē, vai ne? Vai kaut kādos piedzīvojumos. Nu, kaut kā tā, vai ne? Nu kāds komentārs par šīs dienas izbraucienu? Ja godīgi nav komentāri, jo pārāk daudz labu pozitīvu emociju. Bija forši. Manuprāt, bija forši jau laikapstākļi 20. septembrī. Fantastiski. Fantastiski. Vienkārši tā, ka jā. Plikās kājās. Kāds šortos, kādu hidru bieži vien novelk nost ir silts. Kāds pozitīvs, ko tāds štātīgs esi? Jā, jauns lupatiņš. Nē, vecs. Zin kā, nav vienkārši darba forma, nav darba forma. Nu, jā. Bet kuplā skaitā, cik es te dzirdēju, kaut kas te nobļāvās, ka esot 34 braucēji bijuši. Tas nozīmē, ka vairāk nekā iepriekšējo reizi, ka mēs bijām. Man liekas forši. Paldies visiem, kas bija atbraukuši, un tie, kas nebija, tiekamies nākamajā braucienā. Nākamais varētu būt kaut kur Usu, Mabalu, varbūt Liepāja, kas zin ko, ne? Jā, tieši tā. Tā kā turpini sekot sociālajai vidē līdzi, un tad tu varbūt neko nenokavēsi. Kaut kā tā. Davai, čau!